Dalīšanās afirmācija. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir dalīšanās. Ko Somija Krienāne saka par dalīšanos? Patiesa laime ir atrodama nevis īpašumos, bet gan daloties ar citiem tajā, kas tev pieder. Tādējādi sevis identitāte tiek paplašināta, iemācoties dzīvot un izbaudīt plašāku realitāti. Cilvēki, kas ar prieku dalās ar citiem, jūtas iemērkti nebeidzamā iekšējās laimes straumē. Dalīšanās ir durvis, caur kurām dvēsele izbēg no sevis pārņemtības cietuma. Tas ir viens no skaidrākajiem ceļiem pie Dieva. Un tātad atkārtosim 3 reizes dalīšanās afirmāciju kopā. Sākumā skaļāk, tad klusāk un čukstus. Un tad es nolasīšu, bet jūs atkārtojat tikai mentāli. Tas, ko dodu citiem, es nezaudēju, jo manā plašākajā realitātē tas vienmēr paliek mans. Es esmu laimīgs visu laimē. Tas, ko dodu citiem, es nezaudēju, jo manā plašākajā realitātē tas vienmēr paliek mans. Es esmu laimīgs visu laimē. Tas, ko dodu citiem, es nezaudēju, jo manā plašākajā realitātē tas vienmēr paliek mans. Es esmu laimīgs visu laimē. Tas, ko dodu citiem, es nezaudēju, jo manā plašākajā realitātē tas vienmēr paliek mans. Es esmu laimīgs visu laimē. Un tātad kopā noskaitīsim lūkšanu, kas piederās pie šīs afirmācijas. Ak, bezgalīgais devēj, māci man atrast laimi caur citiem. Ak, bezgalīgais devēj, māci man atrast laimi caur citiem.